Esiet sveicināti! Laiks šī vakar degpunktam. Un tā šokar raidījumā. Vētra vai neprasmīgs celtnieku darbs? Uz šiem jautājumiem meklēja atbildes gan pašvaldības policisti, gan kāda auto saimniece, kurai uz mašīnas vienā jaukā brīdī bija uzgājusies Liepājas ledus hauga. Robežsardzes suns Narno liecieš ārzemnieku uzmākšanos Vecrīgā. Viņi smaida, uzsauc kokteili, izsaka kompliments un izdevīgā brīdī viegli pieskarās. Mūsu karstais tālrunis tik tiešām cieta ugunsgrēkā. Mans kolēģis Runcis Rūdis pavairāk iedzer kopā ar ceļu policistiem. Šodien kāds ārzemju viesis mācīja savam kravas auto lidot, bet kāds vīrietis pie salātiem piešauj mutes ar ķīmiskas izcelsmes indīgiem atkritumiem. Bet tūlīt pat jūs redzēsiet trileri Angurē, kurā piedalījās atkal tukuma policisti. Bērndārza pļavinieki, gaidāms masveida pieprasījums pēc degvīna un citiem alkoholiskiem dzērieniem. Kāds vīrietis izmisīgi mēģina atrast sabiedrisko tualeti. Šobrīd 40 hektāru platībā deg milzu standi. Nekaunīgi un griboši seksa turisti no ārvalstīm. Līgo naktī pie Jāņuguns dziļa mežā meklē izklaidi ar latviešu meitenēm. Gaišā dienas laikā nezināms noziedznieks, draudot ar flautu, paplaupīja vairākus veikals. Tagad likumsargi mēģina atpazīt vīrieti, kurš visticamāk veids šīs laupīšanas. Viņa attēlus šobrīd redzat savos ekrānos. Vīrietis ir aptuveni 20 līdz 25 gadus vecs, tumšiem matiem ar sirmu vai balinātu šķipsni. Bet degpunktā komanda novēl visiem saviem skatītājiem priecīgus svētkus un pievieno arī savu līgo dzejolīti. Pažarnieki, policisti, mediķi un žurnālisti novēl Jāņus svinēt tā, lai nenokļūtu degpunktā. Saudzējiet sev un tiekamies atkal rīt!